Un tā esmu nonākuši arī līdz komandas suņu sadaļai, sacensību, un visas klases, kādas vien ir iespējams lūdzu skatīt konkrētas sacensību noteikumos, viņas ir ļoti daudz un dažādas. Tur izdalās gan junioru klases, gan sprinta sacensību, vienas dienas brauciena masu starti, gan visas pārējās, bet viņas ir ļoti labi atšifrētas un lūdzu skatīt viņas vispirms pašiem konkrēti pašā sacensību noteikumu sadaļā. Lūdzu pievērst lielāku uzmanību tieši suņu skaitam, kam ir jāuzsāk sacensības un cik suņiem ir minimums jāfinišē. Piemēram, SP8 klase, kas ir 8 suņu sprinta klase, uzsākt var ar 8 suņiem, un minimālais skaits, kam ir jāpaliek, ir 5. Respektīvi, otro dienu braucienu jūs varat uzsākt arī ar 5 suņiem. Un tur ir arī norādīts, kāda ir minimālais skaits, ar ko uzsākt pirmo braucienu. Bieži vien arī vidas distanču sacensībās nav obligāti jāuzsāk ar maksimālo suņu skaitu, bet jārēķinās ar to, ka tādā gadījumā jūs vairāk suņus pievienot nevarēsiet. Pēc pirmā brauciena ir iespējams samazināt suņu skaitu līdz klasē noteiktam minimumam. Kā es teicu, piemēram, 8 suņu komandās ir iespējams to samazināt līdz 5. Galvenais tiesnesis var samazināt suņu skaitu pajūga, ja uzskata, ka tas ir par lielu attiecīgajam dalībniekam. Šādu lēmumu praktiski neviens tiesnesis nekad nepieņems. Savā pieredzē var teikt, ka ir bijis tikai tāds viens gadījums, kad komanda bija pieteikusies gan vidus distanču sacensībās, gan pēc tam sprinta sacensībās, un vidus distanču sacensībās šī komanda sākotnēji pazaudēja savu pajūgu un nespēja nokontrolēt. Un attiecīgi sprinta sacensībās šis cilvēks tajā dienā ar gandrīz tādu pašu suņu skaitu vairs netika pielaista. Viņi mainīja pajūgu vadītāju, un tad tā komanda tika pielaista. Jebkurā citā gadījumā šī komanda startam būtu pielaista un bija pieredzējusi, bet bija pamatots aizdoms, ka šajā konkrētajā dienā cilvēks nespēja tikt galā ar konkrētu suņu skaitu, un attiecīgi pie starta netika pielaista. Pēc sacensību organizātoru izvēles ir iespējams arī pieteikt tā saucamo dog pool, jeb izvēles suņu listi, kā, piemēram, 8 suņu komandu disciplīnu jūs uzsākiet ar 10 suņiem, kas ir pieteikti. Uz startu jūs, protams, iziet ar maksimums 8 suņiem, bet otrajā braucienā visi suņi, kas nav diskvalificēti, joprojām ir izmantojami, un attiecīgi jūs variet no tā 10 paņemt citus 8 kopā, nevis tos, kas brauc pirmajā braucienā, un tas skaitīsies atbilstoši. Katrs dalībnieks var pieteikt vairākus suņus, arī, piemēram, bikejump klasē jums ir tiesības pieteikt 2 suņus, uz startu jūs varēsiet iziet tikai ar 1, un attiecīgi ar visus attiecīgos braucienus veikt tikai ar 1, bet pieteikt chip listē jūs drīkstēt vairāk kā 1. Jūs nedrīkstēsiet pieteikt nevienu citu vairs pēc tam, kad čiplistu iesniegšanas laiks ir beidzies, bet, ja jums ir pieteikts vairāk kā 1, tad jums ir iespējams vienkārši savu suni nomainīt, izjūt startu šo konkrēto. Sacensību organizātori var pievienot arī citus noteikumus atkarībā par suņu skaitu, bet tas ir reti, kad šādi speciālai noteikumi tiek izdoti. Tas vairāk ir saistīts ar šiem izvēles suņiem, kā ar kādu citām opcijām. Iemaukti un pavadis. Visiem suņiem ir jābūt iegūtiem atsevišķi vai pāros, respektīvi vai jūs veidojat skuiņu vai arī tādu nobīdītu skuiņu, tas būs komandas suņu klasēs. Visiem iemauktiem ir jābūt labi pieguļošiem un polstrētiem ap kaklu un krūtīm. Attiecīgi ir, protams, jāpārbauda, vai tās nav kādas pastāvīgi iemaukti, bet nav gadījies redzēt nepareizu ekipējumu vidus distanču vai garo distanču sacensībās. Par suņu labturību tomēr lielākā daļa savu miluļu rūpējās, bet varbūt kāds nolietots ekipējums, kur kāda no līnijām ir trūkusi. Tas ir pārsvarā tas, kas būtu jāpārbauda vidus distanču un garo distanču sacensībās. Visiem suņiem jābūt piesprāmē pie velkošās centrālās pavadas, un tai jābūt veidotai no lokānas elastīgas vai stiepjamas pavadas ar kakla pavadu un iejūgu pavadu. Tās tādā veidā tiek savienotas, izņemot līderu suņus, kam atļaus skriet bez kakla pavadas. Arī abiem līderiem jābūt savienotam ar kakla līniju, ja vien tās nav garo distanču sacensības. Bez
priekšējā savienojušās kakla siksnām iespējams skriet tikai tad, ja es priekšējais izvirzīšu vienu līderi. Kakla pavadi izmantojams 2 suņu klasēs. Jā, tas attieksies vēlāk uz visām citām klasēm, bet arī SP2 klasē suņiem ir jābūt savienotām ar kakla pavadām, lai katrs neskriet uz savu pusi. Drošības pavads var tikt vest kamanās, bet to drīkst izmantot tikai, lai piestiet un noturētu kamanas. Attiecīgi, jūs nevariet ar drošības pavadu piestiprināt pie suņiem. Ķēžu saites ir kategoriski aizliegts, visas pārējās saites nedrīkst apdraudēt suņu labklājību, un tās ir jāapstiprina galvenajam tiesnesim. Kamanas. Kamanām jābūt atbilstoši izturīgam braucēju vešanai, ārkārtas gadījumos arī pasažieru pārvadāšanai. Tajās jābūt grozam ar cietu dibeni vismaz 50 x 40 cm, lai tajā varētu mierīgi iesēdināt arī kādu suni, ja tas ir nepieciešams pārvadāt. Kanamam jābūt kontrolētām ar piemērotām bremzēm un gumijas bremzēšanas paklājiņu. Attiecīgi jums ir tā saucamās ice brake un brake pad. Vienas būs tās, kas cirtīsies iekšā ledainā sniegā, un gumijas bremzēšanas paklājiņš kalpos tikai kā piebremzēšanas līdzeklis, kuram jābūt piestiprinātam pie kamanām un nolaižama sistēma. Un priekšējo loku, jeb saukt par brushbow, kas mūsdienu kamanās jau pārsvarā ir vairs tikai polstrēts izliekums, viena sniega āķi SP2, SP4 klasē, un vismaz 2 āķiem pārējās klasēs ir jābūt. Un jābūt arī pietiekami ventilētai suņu somai, kas ir nostiprināta uz šo kamanu 50 x 40 cm platformas. Kamanas lietas nedrīkst būt ar metāla malām. Slaloms lēpas nav iespējams stiprināt pie kamanu suņu kamanām. Kamanas var tikt mainīts starp braucieniem posmiem, un to var darīt norādīt uz kontrolu punktos vai uz katru konkrēto startu. Tas nav aizliegts, ir iespējams katrā dienā dažādi laikapstākļi, ja jums ir vairāk kā viens kamanas, jūs varat izvēlēties vai mainīt kamanas, vai arī konkrēti tikai sliecas, vai principā jebkuru konstruējušo sadaļu no kamanām. Aizsargķiviens un citu drošības pasākumu dalībniekiem junior klasē visiem ir jālieto obligāti ķivers. Pārējām klasēm tas ir ieteicams, bet nav obligāts. Ķiveru modelim jābūt atbilstoši nacionālajiem standartiem. Ir iespējams izmantot ļoti dažādas ķiveres. Dažs labs pamanās braukt arī ar hokejas ķiveri. Ja viņi ir pietiekoši droši dalībniekam, tad, ja viņi ir certificēti, tad viņu var laist kā startējošu. Jebkuram sacensību organizācijai, ja tā uzskata par nepieciešamu drošības vai apstākļu nolūkā, sacensību uzaicinājumu var iekļaut citu obligātu punktu, un pārsvarā tas ir saistīts ar ķiveru izmantošanu, bet tam ir jābūt obligāti norādītam sacensību uzaicinājumā. Uz vietas vai pieņemt šādu noteikumu izmaiņu nevar. Sacensību organizators drīkst arī izteikt citas drošības prasības, piemēram, kā plecu sargus, kas nebūs īpaši loģiski, bet vai muguras sargus, kas dažās valstīs ir ieviesti junior klasēs, bet arī šim visiem ir jābūt norādītiem sacensību nolikumā, lai to varētu pieprasīt. Vidus distanču un garo distanču sacensībās var tikt noteikts arī cits obligātais ekipējums, kā piemēram nazis, papildus virve, uguns iegūšanas aprīkojums, arī citiem ir nepieciešams metāla krāsniņas vai kāds īslaicīgai izdzīvošanai, nomaldīšanās gadījumā, bet tas tiek noteikts pēc attiecīgas sacensību specifikas un organizātoru vēlmēm. Dalībnieks pēc savas izvēles var braukt kamanā, atspērties ar kāju vai vienkārši skriet tam blakus. Citi mehānismi nav paredzēti. Visiem suņiem, kas ir uzsākuši vienu braucienu, tas arī jāpabeidz vai neiejūgtiem pavajūgā vai vestiem kamanās. Arī ar 2 suņiem kamanās var atbraukt. Maksimālais, ko esmu redzējis, ir 3 suņi sasēdināt kamanās. Protams, jūs pāriem suņiem pieliekat papildus slodzi, bet, ja tāda ir nepieciešamība, jums pašiem ir iespējams palīdzēt to kamanu stumbu, bet vismaz sasniegt finišu.
Suns, kas pēc starta kļūst nespējīgs, ir pilnībā jāievieto suņa somā un jāved līdz finišam. Respektīvi, ja suņa galva ir pieļaujama, ka kādu brīdi nāk arī laukā, jūs suni arī drīkstiet piesprādzēt kamanu iekšpusē, bet nav pieļaujams tāds moments, ka jūs suni vienkārši uzmetiet uz kamanām virsū un liekat viņam tur ir gulēt. Tas nebūs droši un attiecīgi par to ir iespējams saņemt arī diskvalifikāciju. Ja jūs suni novietosiet droppointā, tad jums ir jāgarantē, ka viņam līdz nāk saite, ar ko viņu var atstāt, lai sacensību organizators varētu nodrošināt viņu tālāku pārvadāšanu, ja tas būs nepieciešams. Saite ir jābūt tādai, ko suns nevarēs sagraust un aizbēgt. Bieži vien droppointos organizators ir organizējis kādus būrus, lai vienkārši tajos suņus varētu ievietot un pēc tam varētu arī droši nogādāt uz steigautu. Atstātie suņi attiecīgi tiek oficiāli diskvalificēti, viņi tiek marķēti un viņi tālāk vairs nepiedalās nākamajos braucienos.